tev pilnīgs Dievs kungs un tici Dievs kungs, ka tu arī šodien tos cilvēks, kas varbūt nav pat šeit, ka tu viņus var dziedināt. Kā tu dziedināji manu māti, kad mēs šeit lūdzām dievkalpojumu, viņai bija asiņošana sieviešu orgānos un viņai šī asiņošana pēc šī dievkalpojuma pārgājuma vairāk, un šai dienai nav šī asiņošana. Tāpat tu dziedināji vienu sievieti, par kurai bija artrīts, viņai bija pirksti saliek tādi. Un kad mēs lūdzām šeit dievkalpojumā, viņa pēc tam rādīja Skype'ā savus pirkstus, viņai pirksti bija iztaisnojušies un vairs nesāpēja pilnīgi taisnīgi. Izņemot viens pirksts, viņš jau drusciņi bija salīdz, bet es ticu, ka tu arī strādās tālāk, turpinās savu iesākto darbu un ir pilnībā šos sievietei šos roku dziedinās, šo artrītu dziedinās no šī artrīta. Es tev pateicu, Dievs, es tev slavēju, Dievs, un par tavu dziedināšanu. Tagad es lūkšu arī par kādu dziedināšanu. Es lūkšu par cilvēku, kam ir sirds darbības traucējumi. Tā kā tu mani dziedināji, Dievs kungs, pirms vairākiem gadiem, kad man bija aritmijas, sirds aritmija, un tu mani dziedināji, un šobrīd man sirds strādā kā pulkstens, ir pilnīgi vesela. Es ticu, ka tu arī šo cilvēku, kam ir šī sirds aritmija, šī brīdī, kad mēs visi kopā lūgsim, var dziedināt. Svētais gars, es tev lūdzu, Svētais gars, virzies par šī cilvēka namu, kur viņš tagad atrodas, un pieskaries šim cilvēkam. Mēs tev lūdzam, Svētais gars, pieskaries šim cilvēkam un dziedini. Jēzus Kristus vārdā dziedini šo cilvēku. Jēzus Kristus vārdā. Un mēs apliecinām, ka šī brīdī šis cilvēks ir dziedināts. Dziedināts, pilnībā dziedināts. Jēzus Kristus brūcēs. Mēs apliecinām, ka šis cilvēks Jēzus Kristus brūcēs ir dziedināts. Paldies Tev, Dievs, par dziedināšanu. Mēs ticam, ka viņam vairs nav šīs sirdsdarbības traucējumi no šī brīža. Paldies Tev, Dievs. Paldies, Svētais Gars, ka Tu šo cilvēku dziedini. Mēs gribētu, lai viņš nākošo dievkalpojumu atnāk un liecina, ka Dievs viņu caur mūsu lūgšanām viņu dziedinās. Paldies Tev, Svētais Gars, paldies Tev, Kungs, ka Tu dziedini, ka Tu esi vakaršanai, tas pats un mūžīgi. Paldies Tev. Tu darbojies joprojām. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu virzies, ka Tu esi neierobežots, kā mēs zinām, ne laikā, ne telpā, ka Tu darbojies arī attālumā esot, ka cilvēks pat nav šeit, bet viņš atrodas citur. Tie nav tev šķēršļi, jo Tu esi neierobežots, kā mēs sakām, Svētais Gars ir neierobežots, Jēzus neierobežots, bez robežām. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu darbojies, ka Tu spēj dziedināt arī tos cilvēks, kas nav arī klāt šeit. Paldies Tev, kad mēs lūdzam Tavā spēkā, svaidījumā šie cilvēki tiek dziedināti. Paldies Tev, paldies Tev. Slava, gods un pateicība Tev, Dievs, par dziedināšanu. Jēzus Kristus vārdā. Kā mēs visi zinām, mēs dzīvojam pasaulē, kas ir kritusi grēkā. Redz, mēs dzīvojam pasaulē, kas ir kritusi grēkā, un kad ir daudz ļaunums šajā pasaulē. Daudz ļaunums. Un šis ļaunums, kā mēs zinām, ienāca caur Sātanu, kurš pirmais atkrita no Dieva. Un grēks ienāca caur cilvēku, kurš Sātana savaldzināts, labprātīgi piekrita grēkos. Labprātīgi. Cilvēks ir labprātīgi. Viss jau ir brīva izvēle visiem. Arī grēkot ir brīva izvēle. Un tas, es saprotu, ka tagad cilvēks dzimst, viņam ir iedzimis grēks jau. Cilvēks jau dzimst, pilnīgi, cilvēka daba ir samaitot jau no dzimšanas, samaitāt no dzimšanas. Jūs zināt, ka cilvēks piedzimst jau ar iedzimu grēku. Jo cilvēki visu to grēku ir iemantojuši cauri vecākiem. No Ādama un Ievas laikiem. Visi cilvēki īstenībā piedzimst grēcinieki. Visi cilvēki ir buntinieki, grēcinieki. Pasaka, kurš cilvēki, kas nenāk pie Jēzus, ka viņš nav, kā viņš dzīvot, pavēro. Tev liekas pirmā brīdī forši un viss, bet tur, ja mēs iedzināmies, tur nav forši. Laulības tiek izjauts, laulības pārkāpšanas visās malās, viss tur dara, ko grib, homoseksuālisms, viss iet vaļā, viss ir pieņemams, viss ir forši visiem, zin. Un nevar svētīt Dievs mūs. Un nevar svētīt, un daudz cilvēku sāk atkrist no Dieva dēļ to, ka viņi nepieņem to, kas rakstīts. Viņi to pieņem kā normu, saprot tās lietas.
Visu, ko pasauli piedāvā, pieņem. Pat kristieši pieņem pasaules lietas par normu. Un tāpēc mums jāskatās, ko saka Bībeles, ko saka Dievs, ko Dievs ir paredzējis mums. Un ko, jo daudz cilvēku ar šodien nebīstas Dievu, nemīl Dievu, nepakļaujas un paši jūtās kā Dievu, vendrīz jau zinām. Cilvēks ir garīgi miris, saproties. Ja viņš nenāk pie Dieva, cilvēks nenāk pie Dieva, ja viņš nepiedzimst no augšienes, nepieņem Jēzus, cilvēks ir garīgi miris un akls, īstenībā. Naidīgs pret Dievu un pilns ļaunuma. Jūs māls izskatās ļoti viss forši, īstenībā pilns ļaunuma. Es skatījos tādu rullīti šorīt es ieslēdzu Facebook un tur Ukrainā viens puisis sludināja autobusā par Jēzu, par Jēzu. Viņš stāstīja patiesību, ko saka Bībele par Jēzu. Un es skatījos tos cilvēkus, kā te uzvedās cilvēki vienā autobusā, ka viņš tik forši runāja, ne? Es klausījos, viņš tik visu Bībeli citē rakstvietas un tik dedzīgi runāja, ritīgi forši, viņš iedrošināja cilvēks un teica, kā var cilvēki kļūt veseli, kā var cilvēki iemantot prieku, laimu, svētību savā dzīvē. Viņš tā iedrošināja cilvēks, viņš centās nokaut to cilvēku, tad centās pacelt un tos cilvēks iedrošināt, iedvesmot, viņš ar evaņģēli. Cilvēki tā, kad tas vārds pilnīgi sarāvušies tur stāvi, tik nepatīkami viņi jutās. Kauns no Jēzu, kauns vai kas pilnīgi viņi, tur arī pieturās sprāg no tā autobusa ārā. Varbūt viņam pat nebija arī pieturēja kā pārā, tur pusi autobusa izslējās ārā par to, ko viņš sludināja. Ja, es tur skatās attaisās durvis, tas tandiņš izskrien un upurina tik galvas, gan es saģēru, zinu, ka kaut kāds trācis, ko viņš dara, bet neviena skāļi nebļausties, neko pretī viņam neteica. Svaidījums. Viņi nevarēja pat parunāt pretī, bet muka. Es vēl tā padomāju, ka tas ir baznīcas riteņiem. Es domāju, tāds sludinātājs, kad es sludinu autobus, tad viņam ritīgs svaidījums, tad tiešām ir ritīgs, ka svaidījums pat nevar parunāt pretī viņam neviens. Es pat nobrīnījos. Tāpēc es saku, un es tā padomāju, ja mēs nedzīvojam tā, kā vēlas Dievs, zin kā ir īstenībā, tad mums vairāk tev bēdīgi Dieva nekā priecīgi beigās ir. Ja mēs nesam Dievu svētīti, saprot cilvēku, viņiem ir bēdīgi Dieva nekā priecīgi. Jo īstenībā iedzimtā grēka dēļ, cilvēks Dievu priekšā ir nelietīgs un pelnījis sodu un pazudināšanu. Lai cilvēku dzīve varētu mainīties, lai viņš tiktu glābts, viņam jāpiedzimst no jauna, caur kristību un ticību. Jāpiedzimst no jauna. Jo Efeziešiem 2.3 ir teikts, kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojam savās miesas kārībās, izpildīdami miesas un miesas prāta iegribas, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Īstenībā, kad cilvēks piedzimst no augšienes, ja viņš nepilda Dieva norādījumus, kas ir Bībelē dot, cilvēki ir īstenībā zem Dieva dusmām. Dievs nav priecīgs par viņiem. Viņš varbūt viņš tur nesoda, tur briesmīgi, un viņš žēlo, protams, žēlastību, bet mīl tāpat bet viņš ir tie cilvēki zem Dieva dusmām, kurā gadījumā ir tomēr. Un tev, ja es jau mums atbildēju un teicu, patiesi, es tev saku, ja kāds neatzīmst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa un no gara dzimis ir gars. Jo visi cilvēki pēc Ādama krišanas dzimst, kā mēs ieņemti un piedzimst grēkā. Jo cilvēks no mātes miesām jau piedzimst ar ļaunām kārībām un ļaunām tieksmēm. Viņam visādas kārības, ne tādas, kādas Dievs paredzēts ir tieksmes. Viņiem nepiemītiem cilvēkiem pēc dabas arī dievbijība nekāda nepiemīt. Nepiemīt arī ticība Dievam patiesi. Jo tas viss, kas cilvēkam ir, tas ir, viņš nolēms īstenot cilvēks pazudināšanu un Dieva mūžīgām dusmām, bet kamēr viņš nav piedzimis no jauna, Vienīgais, kā mēs zinām, ir ceļš pie glābšanas ar Jēzus Kristu, un vienīgā glābšana ir tad, kad cilvēks piedzimis no jauna, no augšienes. Un tāpēc jau arī cilvēkiem daudz vairāk bēdīgu dienu nekā priecīgu dienu.
Tāpēc, ka cilvēki viņi nevar dabūt svētības cilvēki. Jo arī zinām, ka cilvēki nevar glābties arī caur bauslību, caur saviem darbiem nevar glābties. Cilvēki domā, vai tas cilvēks, viņš labi dzīvoja, labi, tad viņš nevar glābties. Pat viņš var būt ļoti labs cilvēks. Un pat palīdzēt tur visiem, bet viņš nav glābts. Viņš nevar tik glābties caur darbiem, Bībele saka. Bet, jo Dievs mums ir devis vārdu un proti evaņģēliju, un jo evaņģēlijs saka, ka vienīgā pestīšana, vienīgā glābšana mums ir caur Kristu. Un šo glābšanu mēs varam iegūt kā dāvanu no Dieva. Paldies Dievam, ka mums ir tāda dāvana, ka Dievs saka, kas mēs esam, ka mums ir Dievs. Dievs to dāvanu, ka mēs esam glābti. Dievs mums Dievs to dāvanu caur ticību. Jo ticība arī ir Dieva dāvana. Pareizi? Un tādējādi mēs tiekam atsabināti, kad mēs pieņemam Jēzu, nožēlamies, tiekam atsabināti no grēku, kļūstot taisnoti un svētlaimīgi. Mēs kļūstam taisni, ar Jēzus Kristus upurs ar viņa asinīm. Un caur evaņģēliju vēst un to, ka taisnot. Romiešiem 1.16 rakstīt, jo es nekaunos Kristus evaņģēliju, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic jūdam pirms un arī grieķim. Ikvienam par pestīšanu. Tas ir Dieva spēks. Ja tu nekaunies evaņģēliju, tāpēc, ka tas puisis, kas sludināja šodien, cilvēki, kas nav ar Dievu, viņi kaunās no evaņģēliju. Viņi kad cilvēki kaunās. Es jau pats, mēs ar Aicidreiz tā, mēs pārbaudījuši cilvēki kaunās no Jēzus, saprot. Mēs kā autobusā runājam, ja, par visādām lietām runājam tādā paskaļā balsiņā, ja. Cilvēki neko nekaunās, tu runā, tad tikko tu sāc pieminēt Jēzus, kad tu savās runās. Visiem sarkans sejas paliek, paprāvē, iegāpauda. Un bērni, mūsu puikas arī stāvē, viņi aizmuk uz otru galā aizskarējas. Viņam kauns, kā vecāki runā kaut ko pa Jēzu. Un vienreiz bija tā vakarā, mēs tad vien braucam, mēs tad dzīvoju Talsos no Rīgas uz Talsiem. Mēs tur sagrunājamies pa Jēzu, tur aizmugurī autobus, tā skaļāk. Un tagad mēs visu ko citu runājam. Viņiem netraucē, tikko sāk runāt par Bībeli, tam kaut ko pa Jēzu sāk runāt. Viņi teica, ka mēs viņiem traucējam. Traucējam, uzreiz traucē viņiem. Tagad tu citu pa kaut kur Bībeli nepērēs. Tāpēc mums nav jākaunās Kristus evaņģēlīt. Ja tu esi, es domāju, cilvēks, ka piedzimst no augšana, nevajag vairs kaunēties Kristus evaņģēlīt. Un es saprotu arī, kamēr tas nav noticis, kam cilvēki nevar dzīvot laimīgi, es tā domāju. Jo mēs saprotam, ka es arī tā padomāju, sapratu, ka Bībele ir pravietisks vārds. Pati Bībele ir kā pravietisks vārds, kas pravieto mums visu, kas mums būs, kas jau ir un kas būs viss. Un visi tie pravietojumi piepildās, pareizi, kas Bībelē. Pilnīgi viss piepildās. Vārī, tu zini, viss, kas ir pravietots Bībelē, pilnīgi nav neviena lieta, kas tu nepiepildītīs. Nav neviena. Un mēs zinām, ka šis pravietiskais vārds, viņš ir, izlasīsim, lai nebūtu tā, ka es pats kaut ko izdomāju. 2. Pētera 1.19 rakstīts. Ar to mums praviešu vārds kļuvis, jo stiprs, jo darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliekas jau jūsu sirdīs. Jo es domāju, ka šis Dieva vārds ir pravietis, un tas ir adresēts visiem kristiešiem, ka mums jāsaprot, ka Dieva vārds ir kā gaisma, tādā tumšajā dzīvē mūsu. Šī samaitātā dzīvē Dieva vārds ir kā gaisma, kas mums, šis ir pravietojumi, es domāju, ka tā ir, kā teikts, kā degoša svece, degoša lāpa. Bet lasot šos pravietojumus, mēs varam redzēt, ka ne viss tik labi būs, kā ir šeit. Jo pasauli ir samaitāta. Un šis pravietiskais vārds daudz ko saka. Un par to mēs arī šodien bišķiņ pārunāsim. Jo rakstīts par pravietisko vārdu no Bībeles, es pateikšu, kas ir rakstīts, lai neviens jūs nemaldina. Ne šādā, ne tādā veidā, jo priekšu jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam pazušanas dēlam.
Es domāju, te ir runāts par Antikristu. Tas ir 2. Tesaloniešiem 2:3. Pirms nāks Antikrists, kā mēs zinām, pravietots ir. Es saprotu, ka pirms nāks Antikrists, un draudze būs daudz atkritīs no Dieva daudz. Nāks liela atkrišana. Tā pravieto Bībeli. Jānāk atkrišanai. Lai neviens jūs nemaldina, ne šādā, ne tādā veidā, jo priekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam pazušanas dēlam. Kamēr vēl nav tāda liela atkrišana visiem, tikmēr vēl Antikrists nevar nākt, iesaprot. Viņš nāks tad, ka tas nav baigi iepriecinoši, bet tā vēl vienā vietā par atkrišanu rakstīts apostoļu darbos 2.1 rakstīts. Šeit Pāvila apsūdz atkrišanā viņa paša radinieki jūdi, tā kā viņš mācīja nepaklausību Mūzes likumam. Tur rakstīts tā. Bet tie dabūjuši zināt par tevi, ka tu visus jūdus, kas dzīvo pagānu vidū, mācot atkrist no Mūzes, sacītams, lai viņi neapgraiza savus bērnus un nedzīvo pēc tēva ieržām. Nē, es domāju, ka daudz cilvēku, varbūt tā, ne tāda atkrišana, bet ka daudz cilvēku novērsīsies no dievišķās patiesības. Neticības un nepaklausības dēļ, jo cilvēki arī draudzes saistās šodien ļoti ar pasauli, saprot. Pasauli ietekmē draudzes, saprot. Finanses ietekmē viss šitās te homoseksuālis, visi viņi ietekmē draudzes, saprot. Draudzes tiek pakļaut nevis otrādāk, pasauli mainās un nāk, bet tieši otrādāk draudzes sāk pakļaujas pasaules, iegrib pasaules tām lietām visādām. Es domāju, ka tā, viss tā, nepaklausība, neticība, tā, kas ir, tās dievišķās patiesības, neievērošana, nepieņemšana, tā, kā es teicu, atkrišana, tā atver ceļu Antikristam. Un tāpēc, es domāju, ka Dievs rūpējās, lai draudzes Dievu tomēr tik saglabāta. Jo draudze īstenībā ir Dieva miesa šeit uz zemes, kā mēs zinām, Dieva miesa, un Dievs var rūpējies, lai tā miesa tik saglabāta. Bet es maz tā domāju, ka mēs tagad pasaulē vairāk un vairāk redzam pieauguši grēcīgumu. Mums tā neliekas, ka viss grēcīgums ir pieaug, ka grēks pieaug pasaulē. Un lielākā daļa, es tāpēc domāju, ka lielākā daļa baznīca tomēr atkrīt no Dieva patiesība. Atkrīt, baznīcā sludina, spēdīs sajaucās ar pasaules, gudri ar pasaules lietām. Viņi sludina ne to, ko saka Dieva vārds, bet sajaucās ar pasaulī. Nav dzīvējums, ka sludināšanas, viņi tā iedomājas, ka ir par brīvību, un tagad viss ir atļautība, un tagad viņi sajaucās, kur tā kunga garš, kur brīvība saka, un viņi sajaucās vairs nepieņem tos visus, tā kā, visus tos iedibinātos no Mūzes, tos likumus, nepieņem visas tās kārtības, kas ir Bībelē rakstīts, cilvēki nepieņem, sajaucās ar pasaulību un sāk sludināt ne to Dieva vārdu patiesi un kā Dievs ir paredzējis. Novēršos no Dieva paklausības. Daudz baznīcas tāpēc domā grēko un Dieva roka ir noņemta no viņiem. Tāpēc arī cilvēki, piemēram, sludinātāji grēkot. Zināt, ka arī sludinātāji grēkot. Es biju, negribās jau pārmest nevienam neko sodīt, bet man draugs, tur kāds draugs, vienkārši viņam palīdz, un tā, man ir tāds čomāks kāds, viņš cietumā tagad ir Rīgas centrāla cietumā, viņš arī tur pie ticības, pievērsi ticībai, un tad ietur visām mācībām, tur kapelāni, viņiem ir no baptistu tādi mācītāji, viņš ļoti grib mainīties un nāk kalpot Dievam, viņš grib pēc tā ieslodzīt. Un viņš stāstīja, ka sludinātāji sēž arī cietumā. Jā, par pedofīliju. 2 katoļu mācītāji sludinātāji par pedofīliju sēž cietumā. Jā, centrāla cietumā. Tad iedomājies, pats sludina, viņš te stāv sludina, un viņš sludina bērnu izmantošanu. Tā kā es tā saku, tāpēc arī tā, es saku, ka tas grēcīgums iet, arī baznīcā nāk iekšā šis pasaules, viss tā pasaules. Pasauli visādi grēcīgumā iet un arī tie
arī tas skar baznīcu. Es domāju, tas skar baznīcu. Pasauli arī nāk baznīcā iekšā. Pasaules nīca. Jā, tagad cilvēki taisa tetovējumus vispār šausmīgi. Zini, kas, es jau nezinu, bija Dievs, bet pat zinādam, ka tas nav labi, tetovēt dod vispār zilu notieši cilvēki. Nav ievērojuši? Vispār. Krekls nemaz nevajag. Man jau nav ko pārmēt, bet pat muļķīgi izskatās. Es saprotu, ka bišķīgi kaut pilnīgi zili. Ko? Šodien tā redzēja pilnīgi melns. Jā, bet nav smuki. Es saprotu, kaut bišķiņi varētu kādu puķīt, labi, pieņemt, bet, pat drēbes nevajag mugurā. Nevar saprast, tā vēl ausīs saliekots rīņus, puskilometri gauls šitā, izņem ārā tas rīņus, viņš jau paliek tas ausis. Un lai viņi to ausi varētu dabūt normāli, tos viņiem nenogruž nostāvus, tu prasīja. Un jāsešķi, un tur jāteic operācija. Nemaz ne, tas ausis šitā, tas ir liels kaut kādi rīņi. Man izskatās šausmīgs pocīgi izskatās. Viss šitās lietas, ko... Tas, es domāju, sātnes, vienkārši tas cilvēks māna un visādi šitādas lietas. Es domāju, ka tas nav nekas foršs, un Dievam nav patīkams. Un es arī papētīju, ka vēsture, es tā lasīju un papētīju, ka arī vēsturē ir piemēri daudz, kur baznīca grēko un ka Dieva roka tiek noņemta. Un saprotiet, ja baznīca grēko valstī, kādā valstī, ir valsts, kur baznīca īpaši grēko, un Dieva roka tiek noņemta no visas valstis, saprot? Un valstī ienāk lāsta pēdējā, visu valsts nonāk lāsta. Un tas bija Vācijā 18. gadsimtā, kad baznīca visā Vācijā sludināja, ka vecā derība nav vajadzīga, un ka tas ir kaut kāds notikuma apraksts, un ka tas nav īsti Dieva vārds, un tik jauno derību, veco derību nomet nost, un katastrofāli viss notika katastrofa, un tas izplatījās pie visu Eiropu. Un ziniet, kas Vācijā tad bija? Marks parādījās. Tieši tad, kad viņi sāk sludināt to, tad arī uzradās Marks un Engels Vācijā taisni. Tieši tad, kad baznīca ietekmē īstenībā visu. Arī šeit Latvijā ietekmē visu. Ja baznīca sāk sludēt kaut kāds, ka, piemēram, vecā derība nav vajadzīga un tā sāk sludēt, viss tas ietekmēs visu, ja sāks visās draudzēs to sludināt, ietekmēs visu. Ne tikai visu Latviju, arī visu Eiropu un tā tālāk. Un pēc tam es tur tālāk palasīju, ka 1910. gadā atkal otrādāk kristīgās baznīcas līderi Vācijā publicēja, ka viņa noliedz vasarasvētku draudžu kustību. Un viņa teica, ka tas ir no sātnēm. Viņš tā, ka visu to vasaras, visu svētā gara izliešanos, par visu, ka tas ir viss no sātnēm. Nekā svētā gara darbība. Un kas atkal notika? Atkal, kas Vācijā notika? Hitlers. Tikko tu sāc kaut ko, baznīca sāk. Tāda novērojama, kad baznīca kaut ko sāka pretēji Dieva vārdam, svētības tiek noņemta, Dieva roka tiek noņemta un ienāk ļaunums visā valstī. Es domāju, tāpat ir Krievijā pareizticīgā baznīca, tur visāds arī tāpēc, kamēr tur būs pareizticīgā baznīca valdīt, tur kopā ar to, tikmēr tur nav tur svētības. Tur zini, ka sagrozīts daudz lietas. Par tiem pašiem melkiem, par visām tām pielūkšanām, tām. Tu jau zini, ka... Jā, tu jau pagājušajā stāstī. Un tā ir. Tas jau viss ir seko. Tāpēc jau mēs nevaram atteikties no Dieva vārda pilnības, no patiesības. Jo tad nāks par... Tad mums nebūs te šeit nekādas šeit. Ja mēs te sāksim sludināt kaut ko pašizdomāt, kaut kādas evaņģēlismu, pašizdomāts, visādas lietas mums vispār noņems Dievs savu roku no mums un vispār nebūs nekādas svētības, ne tikai mums, mēs vēl internetā vēl cilvēki. Es jau tāpēc, es tā cenšos klausīties un saprast, kas ir tiešām Dieva vārds un kas ir tā. Es jau arī visu nelieku internetā, ko saklausos. Visi nevar likt arī, zinu, visi pilnīgi ko sarunāt. Tā jau jāizšķiro, vai mēs jau te salīdz, bet, labāk, es domāju, jo cilvēki saklausās un vispār saka domāt, ka tā ir īstenībā. Daudz cilvēku jau nezina arī. Kā? Tu ieslēdz, tu jau nezini kādu, piemēram, varbūt viņš nekad nav bijis pat draudzēt cilvēks, viņš klausīt, tas atbīd paklausīs, ko tur runā. Un tur saka, viņš domā, ka tā ir.
ka tā jābūt. Tāpēc es cenšos lasu, zinu kā es daru, es lasu Bībeli, lasu Dievu vārdu, un klausos arī citus, tas un tādas, kam es ticu, tādas sludinātais, kas man ir kaut kāds autoritāts, es viņus mēģinu uzklausīt, ko viņi saka, arī paklausīties, ko viņi runā. Jo es jau arī neesmu tur baigais, izzinis un visu ko. Tā, lai es nekļūdītos. Jo, mēs katrs varam kaut ko kļūdīties un kaut ko. Vēlams, ja mums ir sātnes, ar mums kaut kāds nepareiz domas, piespēlēt kaut ko. Bet tāpēc negribās atkrist no Dieva vārda patiesumu. Un zinu, kas šodien ir, es izlasīju, un tā es arī padomāju, ka šodien tādai atkrišanai, vārda atkrišanai, kas ir humāni. Zinu, kas ir vislielākais, kas veicina atkrišanu no Dieva vārda? Humānisms. Saprotat? Jūs zināt, kas ir humānisms? Auri, tu zini? Mācīties skolā? Tas ir humānisms. Es izlasīju. Humānisms skaidro, ka ne Dievs, nekāda absolūta ideja vai substance, bet tikai pats cilvēks ir pasaules un sabiedrības kārtības vienīgais noteicējs. Nevis Dievs ir noteicējs, humānisms tāds, bet pats cilvēks viss. Viņš te nosaka visu. Visu to kārtību un visu kā te visu. Dievs tur nav nekāds sakars ar Dievu. Un tas ir tas humānisms, tas ir sātana ierocis, saprotat? Un cilvēki dzīvo tā, ka viņi domā, ka viņi paši visu nosaka. Kā te kārtība, un ka viņi pareizi domā. Viņam pirmā brīdī jau liekas, tas nav slikti. Viņam neko slikti nedomā, viņi jau labi tie cilvēki grib, bet viņi visu to bez Dieva, saprotat? Bez Dieva vārda, bez Dieva ieteikumiem. Tur centrā ir nekurš katrs cilvēks, bet grēcinieks. Jā. Tas nozīmē, ka tur ir tāds jaunīgi trektors. Tā kā iedzimts grēks cilvēka bez Jēzus. Bez Dieva. Bez Dieva nosaka. Viņa jau slikti kā nenosaka. Tad viss valdībā tur uz viņam lēma. It kā izklausās visu labi, bet tas bez Dieva, tas negrāja. Un es arī izlasīju, ka sieviešu humānismu formē feminisms. Arī tā. Tas nav nekas cits kā zonēta atkrišanas forma. Un visus iemeslu var meklēt jau pašā šī cilvēks sākuma Ādama Ievas, kad sātens kārdināja. Ādamu un Ieva atcerieties, ka sātens kārdināja pašā jau sākumā. Tas ir tas humānisms, ne? Viņš krita, ka sātens melo Ievai, jūs atvērsiet acis un jūs būsiet kā Dievs, zinādami, kas ir labs un kas ir slikts. Ne? Un tas jau ir tas humānisms, ka cilvēks, ka tu pats visu zini, tev nevajag Dievs, tev nevajag, tu pats jau visu zini, kas ir labs. Ņem to augu, kas tad ir slikts, ēd. Zini, kā cilvēki, es jau pats zinu, ka tā ir pareizi. Ka tie homoseksuālisti precās, viss ir normāli, lai viņi precās, viss ir normāli. Dievvārds saka, nē, tas ir negantība. Tu rakstīsi Bībeli negantība, Dievvārds. Nē, viss ir normāli, cilvēki tā piedzīmes, mēs paši zinām, kas ir labs, ka viņiem ir labi, lai viņiem ir labi. Dievs saka, es radīšu vīrieti un sievieti, un lai augļoties un vairoties un pildīt. Dievs saka, un tur ir rakstīts, izlasīt 3. Mūzes 20. nodaļā. Tur ir rakstīts arī vecā derībā un arī jaunā derībā. Ir rakstīts, ka vīram nebūs gulēt ar vīrieti, kā ar sievieti, jo tā ir negantība Dieva acīs, un par to būs tas un tas un tas un tas. Tas ir pat, jo pašā sākumā jau bija pateikts tas viss, ka cilvēki to neņem vērā un visu to uzskata par normu. Un vēl priecājos, ka citi tā dara, zin kā Bībelē vienā vietā te rakstīt. Vēl priecājos, ka citi to pavadina citas, tā ir sprāidis, tas gaļi. Un ja kristieši baznīca pieņem to kā normu, saprot, sāk pieņemt. Un tāpēc tajā ir tā atkrišana no, tā ir tā atkrišana no to Dieva vārdu patiesumu. Ne jau no atkrišana tā kā pilnīgi būt no Dieva, bet baznīca atkrīt no to Dieva vārdu patiesumu. Viņi pieņem to kā normu un saka, tas ir viss normāli. Es vēl dzirdēju, ka baznīcā vēl laulāt taisās, tos vienzimumu tos pāris. Laulā jau kaut ko? Jā, un tāpēc jau, Dievs jau saka, tā nebūs, tā ir netiklīga. Tā jau mēs ar laulību pārkāpt ar visu, ko mēs darīt. Te jau darīt ar visu. Neko neievēro, dzīvo katrs kā grib.
padzīvo kaimiņiens, viena nedēļā kaimiņiens padzīvo, bet aiziet pēc cījā, nepatīk aiziet pēc cits. Ja to var darīt, tad dar viss, ko dar. Tad pilnīgi visi neievēro Dievu tās noteikums, normas, kas ko Dievs. Jo Dievs jau īstenībā grib cilvēkiem labi, tas jau nav nekas slikts, saprot? Dievs jau negrib nevienam, domā, ka tagad viņš tur ļoti slikts. Tagad Dievs tad grib ļoti cilvēkiem slikt. Viņš jau negrib slikt, viņš grib tieši otrādi, lai tas neiet vairumā, lai nevairo šis tas. Saprot, caur tām homoseksuālām attiecībām tur ir arī viss slimības visāds rodas, tur aids un kas tik nav. Viss pasauli tiek samaitāt, viss tas nav pareizi, ka viņi slimoti ir daudz ar tām slimībām. Jā, arī nenodzīvo tik ilgi. Jā. Patīks termins nāves kultūrā. Viņš šausmīgi arī pervērs īstenībā tas viss. Es gribēju paskatīties internetā, kā tas izskatē. Es kā patēru vaļā, es domāju, man likās šausmīgi pervērs. Vai vīrietis tur, vai, kā paskatās, paldies Dievu, ka man tā nav. Es tā par pervērs ritīgi. Es pateiktu, pat dzīvnieki zinu, kur jādara un kur jābāžas. Dzīvnieki par to nedara. Pasaka, kurš dzīvnieki tur dibens varamā bāžu otram dzīvniekam savu. Neviens suga pat, man liekas, to nedara. Pētniķis kā to darot. Jā? Es nav dzirdējis. Mans suns nekad, viņš kā gājis, viņš tur lecināt, viņš kaut vai garām tur netrāp, bet viņš tā nekur, viņš tur nedara. Viņš meklē to īsto. Viņš pat suņus to zina. Kaķis zina, visi dzīvnieki. Cilvēks nezinu, ko viņš galīgi. Es domāju, tie gudrāki dzīvnieki, mēs Raiksmies dzīvnieki gudrāki par cilvēkiem. Gan arī dzīvnieki visu zina. Pat zirdziņš zina, gotiņi, tur visu zina, burlīši, ko viņi tur leci. Viņi zina. Nu jā, bet Dievs vispār, es tāds, un tāpēc ja tas ir tas humānisms, kas atņem Dievam uzliktos standārts un tas morāls patiesi. Un īstenībā, un kad cilvēks uzliek pašu savus standārtus. Zini, kas ir tāds, ka cilvēki uzliek nevis Dieva standārtus, nevis Dieva pareizi, bet savus standārtus. Savu. Mēs darīsim tā, kā mēs, un mēs zinām, kā ir pareizi. Īstenībā cilvēki bez Dieva vārdu nezina. Nu, viņš zina, kas ir ar Dievu, kas lasa Bībeli, un tie zina tiem Dievbībeli, bet kas nelasa, viņi īstenībā mums nezina. Varbūt, ka pat zina, negrib zināt. Ja cilvēki paši uzliek savus standārtus un nosaka paši, kas ir labs un kas ir slikts. Nav ievērojuši, ka ir cilvēki. Mums nevajag Dievu, mēs paši zinām, kas ir labs un slikts. Jā, tā 3. Mūzes 20. nodaļā mēs paši zinām, kas ir meli un kas ir patiesība, kas ir pareizi, kas nav. Nevis, ko saka Dieva vārds, bet mēs, ko sakām. Es domāju, tas ir sātana apmāns vienkārši. Kas darbojas šajā pasaulē, tas humānisms, tas ir sātana apmāns. Es tagad negribu par to humānismu, bet baigi gāri būs, bet es sapratu, ka tas humānisms, feminisms, un vēl kaut kāds, vēl bija viena forma kaut kāda. Tas arī ir lepnums īstenībā. Tas arī ir lepnums, kad cilvēks tā domā, ka viņš īstenībā tā ir viņa lepnība arī. Tā kā sātans ir, tā kā Dievs. Tāpēc jau tas sātans kārdināja to ievu. Tu būsi kā Dievs, tu zinās, kas ir labs un kas ir slikts. Tāpēc tas jau īstenībā. Un tāpēc no paudzes cilvēkiem cilvēki sāk grib uzņemties paši savu atbildību. Saprot, visā laika gatavi, visi cilvēki grib uzņemties paši atbildību, bet īstenībā visa atbildība pieder vienīgi Dievam. Visa atbildība par mums, jo Dievs jau ir radītājs. Mēs esam tikai radība. Un cilvēkiem rodas lepnums, un lepnums ir pats bīstamākais, kas var ienākt mūsu dzīvēs. Zini, ka lepnums ir pats bīstamākais. Dievs ir tā pareizi. Dievs stājās pretī lepniem. Lepnums ir pats, es par to baidos, ka nepiezogos lepnums, ka kādreiz kaut kas notiek tāds baigi. Es vienmēr uzmanīgs, lai nepiezogos, jo grēks, tā es domāju par to atkrišanu, tā nevis tā atkrišana no Dieva vārda patiesuma. Draudzē notiek. Varbūt ne tieši būtiski atkrišana, kad ir cilvēki aizies prom no Dieva, bet atkrišana no Dieva vārda patiesība. Nelikumības draudzē un grēks pārpludina visu cilvēci. Un ja es prognozēju, ka tā būs,
Mata evaņģēlija 24:10 rakstīts. Un tad daudzi apgriecināsies, daudz kritīs apgriecībā, un viens otrs nodos, un viens otru nīdīs, viens otru nodos, un viens otru nīdīs, un daudz viltus pravieši celsies, viņš teica, un tie daudzus pievils. Un tāpēc, kā netaisnība, tas ir ļaunprātība, ies vairumā, un mīlestība, agapta mīlestības domāts, dievišķa mīlestība, daudzos izdzisīs. Tas ļaunums ies vairumā. Tā, ko es arī pravietoju. Bet paldies Dievam, ka arī teikts, tālāk ir paldies Dievam, kas ir teikts. Laurien zina, kas tālāk ir teikts. Bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Vismaz ir kāda cerība. Daudzos tas tā būs, bet ir jau cilvēki, kas pastāvēs līdz galam. Tāpēc mūsu tā pasaule grib ietekmēt un grib, lai mēs tur aizējām nepareizās sliedēs, bet paldies Dievam, ka mums arī Dievs teica, ka kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Un šis valsts evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Es sapratu, ka pasaules gals būs tad, kad evaņģēlijs būs pasludināts visā. Es tā sapratu, tā rakstīt. Visā zemes virsū visi zinās evaņģēliju. Tad nāks pasaules gals. Es domāju, vēl būs antikrists, viss tās atkrišana, un tas viss tas. Un tad būs sludinās evaņģēliju visās tautas, visās zemēs, visās salās, visi zinās. Un tad nāks pasaules gals. Kamēr vēl tas nav, tā kā neuztrauciet, tas vēl pasaules gals nebūs. Es tev vēl nebūs. Vēl visi nav dzirdējuši evaņģēliju, es domāju, visās vietās. Lasām Romiešiem 12:2 rakstīts. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atrodamies savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Netopiet šai laikam līdzīgi, jaunā tulkojumā netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties un atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mums ir jāatjaunojas savā prātā. Mēs nevaram līdzi sekot visam šīs pasaules tam pasaulē, ko pasaule piedāvā visas lietiņas. Nevaram skriet visu, kur piedāvā viss tas. Pareizi, Juri, kā tu domā, kā kristietis? Var visu drāsties. Tāpēc es saprotu, ka vienmēr es tā arī novērojos, ka es jau nav daudz gads ar Dievu, bet es novērojos, ka vienmēr kristīgā baznīca ir šīs pasaules ietekmēta. Ziniet, kā kristīgo baznīca ietekmē arī pasauli. Bieži vien, ne jau visur, bet daudz ietekmē arī pasauli. Finansiāli. Nav jau slikti, ka tie miljonāri tur visu atbalsta, bet arī viņi arī citreiz nosaka arī to toni, kā tur viss tur draudzē, jā. Un savam finansiem. Un viens, es tur tā papēdu humānismu termins, sekulārisms. Tas ir uzskatu kopums, kas ir brīvs no Dieva un reliģijas. Cilvēki uzskata, ka viņiem nevajag reliģija, nevajag Dievs, ka mēs paši cilvēki paši bez Dieva mēs spējam grozīt pasauli un ietekmēt pasauli. Un es domāju, ka mums kā baznīcā mēs nedrīkstam atļaut pasauli iedzīt mūsu šajā ietekmē. Bet ļaut mums, kas mums jāļauj, lai Dievs mūs veido iekšēji, pareizi? Mums jāļauj, lai Dievs veido mūsu iekšējo cilvēku. Nevis, lai mūsu pasauli ietekmē, bet lai Dievs mūsu veido. Negribu, ka man patīk, man Dievs veido. Es kā dzīvoju bez Dievu, jūs nezināt, kā man pasauli ietekmē. Es jau vairs te nemaz nebūtu. Pasauli man ietekmē nenormāli aplam viss. Es domāju, ka tā ir atdzīvo, ka tā ir baigi. Ka man nācis Dievs sāk ietekmēt. Dievs veidot man iekšē cilvēku. Tas ir pavisam cits. Tā ir dievišķa mīlestība pret sievu. Zini, kā ir pret sievu? Dievišķa mīlestība tev pastāst. Kad tu dzīvo bez Dieva, es dzīvoju sievietēm bez Dieva, tad tavā mīlestība
Arvien švākāk, katru gadu viņi izplānē, kamēr vispār viņi vairs nav, un tad vispār viss izjūt. Ar kādā Dievu, tā mīlestība ir stiprāk. Un ar katru gadu spēcīgāk, Dievs tuvina tev, Dievs tev pavisam cits. Tev nevis paliek švākāk, bet ar katru gadu ir stiprāk tā mīlestība, dievišķa mīlestība. Es nerunāju par visām tam, par citu veidu mīlestību, bet tieši dievišķa mīlestība pret savu tuvāko tev. Tev vairāk, tu baies Dievu, tev neinteresē vairs tas cits sievietes fiziski un tā, viss tev tik pavisam citādāk, tas es saku. Kad tu bez Dieva dzīvo, tad pavisam, tā kā Aika teica, viņi nezināja, ka viņi dzīvoja pasaulē, viņi nezināja nevienu savu draugu, nevienu draugu, kas nepārkāp laulību. Nevienu, man ne? Aika. Nevienu, viņi teica, nevienu, visi paziņa, pa kluso vai kā, ka vīrs nezina, visi, pilnīgi, viņi nevienu cilvēku nepaziņa, viņi veikalā strādā, viņiem bija biznesi, bet pat tur veikalnieku visiem tur mīļākie, pa kluso vīrs nezina. Pasaulē viss ir, un tas viņiem ir normas. Un Aika, viņi jau bija bez Dievu, beigās viņi domāja, man tā vajadzētu laikam. Ja visi tā dara, kāpēc es tā nevarētu, viņi arī tā sāk darīt. Un, protams, izjūt tā laulības, viņi pati sāk tā ar tām lietām nodarīt. Viņi domāja, visi tā dara, kāpēc es nedarīju? Zin, kas viss, un bet visam ir sekas, zin, kas ir pats, ka visam ir sekas. Katrai nepareizai rīcībai ir sekas, pareizi. Jebkurā, ja tu kaut ko novērsies no Dieva vārda, kaut ko dari ne tā, kā grib Dievs, visām rīcībām ir sekas. Neievērojuši. Pamēģiniet kaut ko. Pamēģiniet. Mums jādara tā, lai pasauli neietekmē baznīcas, lai pasauli neietekmē dara. Un ziniet, kā Bībele raksta, ka Dievs tiesās pasauli. Jesejas grāmata, Jeseja jau pravietoja 24:1. Es pateikšu, tas nav tāds baigais iebaidīšana kāda, bet Dievs tiesās pasauli. Rakstīts, pravietoja Jeseja jau 24:1. Tur rakstīts, redzi, tas kungs izposta zemi un padara to tukšu. Viņš pārvērš tās seju un izklīdina tās iedzīvotājs. Un zeme sēro un viss tajā novīs, zemes svaigst vīkst un izkalst, arī zemes augstie ir panīkuši un paguruši. Zeme iedzīvotāji negodā likte, jo tie pārkāpuši bauslību, pārgrozījuši likumus, lauzuši kopš mūžīgiem laikiem noslēgto derību. Tādēļ lās grauž un māc zemi, un tās iedzīvotājiem jācieš par saviem grēkiem. Tādēļ iznīgi zemes iedzīvotāji, tik maz to ir atlicis. Jaunā tulkumā zemi aprīs lās un vaina tās iemītniekus. Tādēļ tie, kas uz zemes mīt, tiks izdēldēti, pāri paliks vien daži. Labāk ātrāk debesīs, kamēr pāri paliks tik daži. Ja es tā pravietoju. Es nezinu, kā jūs domājat, bet es domāju, ka viss notiks tā, kā rakstīts. Es jau nevienu neiebaida, bet ja tā ir rakstīts, tad tā būs. Bībele, es domāju, ka Bībele, ko saka, ka tā arī ir. Es domāju, ka Dieva tiesa nāks pār visu zemi. Un zini, par ko tas ir? Par ko tas ir? Dieva tiesa nāks pār visu zemi. Par 3 pārkāpumiem, ko Dieva cilvēki dara. Tas ir 5. pantā, 24. 5. pantā teikts, zeme ir iedzīvotāji negodā likta, jo tie ir pārkāpuši bauslību, pārgrozījuši likumus un lauzuši kopš mūžīgiem laikiem noslēgto derību. Pār zemi ir izvirzītas 3 apsūdzības, es saprotu, pret tās iedzīvotājiem. Pirmkārt, mēs pārkāpjam likumus, pārkāpjam, tas ir 10 laušas. Otrais, pārgrozam Dieva vārdu, Dieva principus, un ko Dievs mums ir Dievs, jo Dievs mums ir Dievs, un mums jāzina, kā jādzīvo. Ja mēs tā dzīvot tā, kā Dievs grib, te jau, bet viss forši, bet mēs jau visu gribam pārgrozīt, tur rakstīts, pārgrozam Dieva vārdu, Dieva likumus, jo mēs paši zinām, kā jādzīvo, kā mēs paši zinām. Mēs paši gribam noteikt, kā jādzīvo ģimenē. Paši cilvēki nosaka, kā jādzīvot ģimenē. Nevis kā Dievs grib jādzīvot ģimenē, bet paši grib noteikt, kā ģimenē jādzīvot. Kāda vīrs, tur viss Bībelē rakstīts, kādam vīram jābūt, kādam sievai, tur viss. Ja tu nedzīvo tā, kā Dievs grib, tu nevar dabūt svētības. Un beidzamais, mēs esam lauzuši mūžīgo derību. Jo tā mūžīgā derība ir noslēgta ar Jēzus Kristu, kā mēs zinām.
Un daudz kristieši lauž šo derību. Jo mēs esam tauta, kas pārkāp un lauž šo derību. Es jau nedomāju par jums, bet ir cilvēki tiešām, kas visapkārtā ir. Par to pašu homoseksuālu. Es arī runāju. Man pirmā brīdī likās viss pieņemams, bet es pēc tam, kā lai ir tā cilvēki pieņems? Nē, es izlasīju Bībelē, ka Dievam tā ir negatīva un ka nevar kristieši pieņemt homoseksuālu laulību. Un ka homoseksuālis pat vada mājas grupas, jūs zināt, ka mājas grupas vēl ritīgi homoseksuāli. Es raudzēju, ka vada mājas grupas. Pat zinu mācīties, ka viņš ir homoseksuāli. Man ēga. Bet tas ir pret Dieva vārds. Arī tā ir. Tas ir pret Dieva kārtību. Tas ir Dievs to neakceptē, saprot. Ja Dievs, mēs nevaram. Te jau mēs varam pārkāpt laulību, te jau var laulības pārkāpšanu, pārkāpēji var sludināt un vadīt draudz, pareizi. Pedofīli, tu var nākt, tas sludināt. Ja jau to pieru, ka te jau visu. Jā, bet pats ļoti svarīgi, es sapratu arī, ka ir divi veidi cilvēciskās attiecības, no kurām viss ir atkarīgs. Es vēl pašās beigās pastāstīšu. Viss ir atkarīgs no divu veidu cilvēciskām attiecībām. Attiecībām starp, kā mēs zinām, starp vīriem un sievām un starp bērniem un vecākiem. Ļoti svarīgs šīs attiecības, kādas viņas ir. Kāds ir Dieva nolikums, vai cilvēki šo Dieva nolikumu, šo Dieva vārdu, ko Dieva vārds saka, pilda savā ģimenē, gan pret bērniem, gan pret sievu, pret vīru un vīru pret sievu. Ja viņi grib saņemt, lai ģimeni svētīt, lai ģimeni laimīgi, lai ģimeni plaukstoši, lai ģimeni kalpot Kristum, viņam ir šie Dieva nolikumi jāievēro, es saprotu. Mums jāsaprot, kādas ir attiecības starp vīriem un sievām, piemēram. Kādas ir attiecības starp bērniem un vecākiem, ko saka Dieva vārds. Un ja mēs pārkāpjam šos nolikumus, tad mēs atveram ceļu visām nekārtībām, nelikumībām, ļaunumam. Mēs jau, kad darām tās nepareizi, mēs atveram ceļu sātanam, saprotam. Visām tām nelikumībām, tām, kas Dievs nav. Tos Dievs nolikumus, ka tu neievēro, ko Dievs, tad jau atver vārtus sātanam. Viņš ļaunums nāk cilvēku dzīvēs. Un Bībelē raksta, kāda ir Dieva dotā kārtība attiecībās starp vīru un sievu un starp bērniem un vecākiem. Un tā ir diezgan liela problēma. Ziniet, kāda ir Dieva dota kārtība? Māri zina? Kārtība. Mateja evaņģēlijā 19.3.5 rakstīts, un farizēji nāca pie viņa, pie Jēzus, to kārdinādam un sacīja viņam, vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ. Un viņš, tas Jēzus, atbildēja un sacīja, vai neesat lasījuši, ka radītājs iesākumā tos radīja kā vīru un sievu, un sacīja, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un šie divi būs viena miesa. Tādēļ viņi nav vairs divi, bet viena miesa. Un ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Jo mēs redzam, ka Jēzus balstās uz to rakstvietu, kas ir rakstīts 1. Mūzes grāmatā. Jo 1. Mūzes grāmatā jau ir 27. nodaļa rakstīts, un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un pēc savu līdzības. Pēc Dieva tēla viņš tos radīja vīrieti un sievieti, viņš tos radīja, un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem augļojieties un vairojieties un piepildiet zemi. Un tātad jau gan Jēzus, gan Pāvils, arī vēlāk Pāvils pateica tos standārtus, kādi jābūt vīram un sievai. Un lai mēs būtu svētīti, mums ir tie standarti, tie nolikumi jāpilda vienkārši. Pāvils runāja par ģimeni, par vīru svēm, viņš teica, ko Pāvils teica, 1. Korintiešiem 11. nodaļā 3. pantā, viņš teica, bet es gribu, lai jūs ņemtu vērā, ka katra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, bet Kristus galva ir Dievs. Es saprotu, ka Pāvils gāja vēl tālāk nekā Jēzus. Šajā attiecības sarakstā viņš rakstīja par savstarpējām attiecībām, par savstarpējām attiecībām mūžīgai trīsvienībai. Viņš teica, tā kā no tēva uz dēlu, no dēla uz vīru un no vīra uz sievu, lai mēs sakārtojam savas attiecības. Un
nekas tur nevar īstenībā mainīties. Tas ir viss, ko Dievs ir tā iedibinājis, neko tu nevar izmainīt, saprot? Mēs cilvēki nevaram neko izmainīt, saprot? Tās ir tie Dieva standarti, saprot? Un mēs nevaram tos mainīt. Kaut vai kaut kādas iespaidā, kaut kādas kultūras vai kaut kādas zemi, kāda tautas kultūrā vai kā, ka tur savādāk. Jā. Tie ir mūžīgie un nemainīgie fakti, ko Bībele saka, mūžīgi. Jo Dieva vārds jau nemainīgs, pareizi? Dieva vārds ir nemainīgs. Mums jāturās, es saprotu, pie Dieva nolikuma tā visa etalona, kad 1. Mūzes 1:26, kā jau sākumā viņš teica, Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēva un pēc mūsu līdzības, tie lai valda pār zivīm jūrām, pār putniem gaisām, pār lopiem, pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpa zemes virsū, un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un pēc savu tēlu. Viņš to radīja vīrieti un sievieti viņš radīja. Vai viņš teica, lai sievieti un vīrietis valda pār zemi. Mums arī jāsaprot, kāpēc bija radīta sieviete. Zināt, kāpēc bija radīta sieviete? Ko? Ko? Zināt, kāpēc tika radīta sieviete? Ko? Nu, vienam vīrietim būtu grūti vairoties. Jā, varbūt arī. 1. Mūzes 2:28 rakstīts, un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam, un tāpēc es darīšu palīgu, kas atbilst viņam, kas papildinātu viņu. Sakot, ka Dievs gribēja, lai kas papildina vīrieti. Un ziniet arī, ka tad tas bija tā unikāla, ka tā sieviete radās. Jūs zināt, ka unikālā faktā radās. Mums tas ir nesaprotam, es domāju, tā bija pat pirmā narkoze, ko Dievs pirmā narkoze. Jo Dievs tas kungs lika cietam miegam nākt pār cilvēku, un tas aizmiga. Narkoze, aizmiga. Un viņš izņēma vienu no viņa ribām, aizpildams vietu ar miesu. Šo ribu, ko viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs tas kungs izveidoja par sievu un pieveda pie cilvēka. Nu, kā to Dievs izdarīja, mēs vai grūti tāds noslēpums, varbūt tas pat mēs to nesapratīsim. Galvenais, ka labs iznākums. Es vienmēr zinu, kā domā, kā tu rakstīts, mums nav jāsaprot. Galvenais, kāds ir rezultāts, kāds ir iznākums tam visam. Ir arī mums jāsaprot, ka vīriešiem jāsaprot, ka vīrieši nekad sievietes nesapratīs. Saprotīt? Nav tā, ka vīrieši nekad sievietes nevar saprast. Nekad. Un es atceros, ka viens cilvēks Amerikā uzrakstīja grāmatu. Viņš uzrakstīja grāmatu. Kā bija tā, kā viņš sauc? Ko vīrietis zina par sievieti. Ko vīrietis zina par sievieti, viņš uzrakstīja tādu grāmatu. Ko vīrietis zina par sievieti. Un tie cilvēki pērk to grāmatu, vai smuku vārku, nopērk katru varētu visu tukšas lapas. Nav nekas rakstīts. Viņam bija tāda saprašana, ka vīrietis neko nezina par sievieti. Ar tie nopērk grāmatu. Un cilvēki sāk pirkt tās grāmatas kā dāvans un dāvināt, ar humoriņu. Ar ko vīrietis zina par sievieti, vai nopērk, atver tukšas lapas. Viņš neko nemānoja. Tā kā vīrietis īsti neko nezina par sievieti. Tā īstenībā tā bija. Vai ne? Mēs lasījām tā īstenībā tas, bet tas nav tāds humors vai anekdoti. Tas īstenībā. Tās grāmatas sāk kā suvenīri. Tā sāk dāvināt kā suvenīrs. Un izpirk miljoniem tās grāmatas. Viss dāvinās. jā. Kāda bija sievietes loma? Kas zina, kāda bija sievietes loma? Ātri parunāsim, kāda bija sievietes loma? Es pat nerunāšu vispār sievietēm, bet īsti pavisam, jo man bija tas priecas domāts par sievietēm. Šodien bija ierieķieni tieši? Jā, tēvu bija. Tēvu? Jā, es ar tēvs esmu. Es būtu zinājis, būtu par vīriešiem. Tā, kā jūs domājat, kāda ir sievietes loma? Priekš kam sieviete bija radīga? Un kā Aiga teica, ka palīgs. Sieviete ir kā palīgs. Kā tas ir, kāda ir tā atslēga, jēga tam palīgam? Kāpēc sieviete ir varbūt par palīgam? Tur rakstīts, ko es izlasīšu, tas nav sakarā tieši par to, bet lai sievietes neaizvainotos, pa mierinājumu sievietēm, es pateikšu.
Tas ir šitā rakstīt. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēju. Ja es teicu, jo es neaiziet aizstāvis, tas palīgs nenāk pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Šeit, ja es runāju par svēto garu, runā par to, ka par svēto garu kā mums palīgu viņš runā. Par svēto garu kā palīgu viņš runā. Un tā tad, ja svētais gars var būt kā palīgs, viņš jau neaizvainojas, ka viņš var būt kā palīgs, pareizi. Un sievietēm ir tas pats aicinājums īstenībā. Sievietēm ir tas pats aicinājums piešķirts, tas pats, kas svētajam garam. Tā kā sievietes var būt mierīgas. Sievietes arī palīgi ir saviem vīriem, un svētais gars ir tev kā palīgs, kā aizstāvs palīgs, tā arī sievietes ir kā palīgi, pareizi, saviem vīriem. Foršies, tad kas svētais gars? Un es domāju arī, ka svētais gars nejūtās pazemots, ka viņš ir vienkārši kā palīgs. Jo Jēzus arī ir kā dēls, pareizi kā dēls. Viņš jau nav, viņš ir vienkārši dēls, Dieva dēls. Viņš jau arī nejūtās aizvainots, ka viņš ir dēls. Un tāpēc es domāju arī, ka Jēzus, viņš ir kā Dieva, kā tēva kalps, mēs zinām, un svētais gars ir kalps tēvam un kalps dēlam, kalpu. Un viņa jau nejūtas par to aizvainu. Tā kā nevajag, kad, zin, kā sievietes domā, ka viņas pateiks, ka viņas ir palīgi un ka viņas, tā, ģimene, ka viņas ir aizvainos. Tas nevajag aizvainoties, tā ir pa sveitību, ka varbūt vīrietim pa palīgi. Bet es arī domāju, ka pie sievietes es tā domāju, ka sievietē jāizvēlās tādu vīrieti, ka tiešām viņas var justies, ka tas vīrietis ir viņas cienīgs un tā, lai nebūtu tā, ka tas vīrietis neko nevar izdarīt, un tad viss tā sievietē jādara, un tad kas tā sievietē var pa palīgi viņam, pareizi ir tādas arī. Bet, tā nevajadzētu būt. Tas jau tāda reta gadījuma. Bet arī, es jau šo negribu stāstīt, ka citreiz tas baigi gari. Kā tā sievietes loma, kā tur ģimenē, kā Dievs paredzējis. Bet es saprotu, ka ir atšķirīgi. Gan vīrietis, gan sieviete ir atšķirīgi. Un nevar zināt, ka es domāju, kāda būtu dzīve, ja nebūtu šī grēkā krišana. Nevajadzētu būt problēma, mums nevajadzētu. Es domāju, ja cilvēki ievēro visu Dievu tos nolikumus, tad ģimenē nevajadzētu būt problēmas. Jo, kā mēs zinām, mums, paldies Dievam, ir Jēzus šodien, ka mēs esam atsabināti no lāsta, no bauslība, ka mēs esam atsabināti no lāsta par to Mūzes likumu pārkāpšanu, ka mēs šodien visi esam atsabināti. Jo Galaktiešiem 3.13 rakstīts, Kristus mūs ir atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā jūdams pats par lāstu. Jēzus ir atpircis mūs no Mūzes likuma pārkāpšanas. Un tie lāsti, es zinu, kur ir daudz pa lāstiem rakstīts? Kur ir rakstīts daudz? 5. Mūzes tur, vai ne? Tur ir daudz tie lāsti, noskaitīt kādi lāsti. Bet Jēzus mums ir atpircis no bauslības lāstiem. Paldies Dievam, ka Jēzus mums ir atpircis no bauslības lāstiem. Bet divas lietas, es kā skatos Bībelē, 2 lāsti pēc grēkā krišanas ir vēl līdz šai dienai. Zināt, ka 2 lāsti līdz šai dienai. Mēs iegājām, ka Dievs arī tos noņēmis. 2 lāsti līdz šai dienai. Jo sievai viņš sacīja vairodams, es vairošu tavas sāpes un tava radība mokas. Savās sāpēs tev būs bērnus dzemdēt, un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi. Īstenībā, tas, kad sieviete dzemdē sāpes, tas jau līdz šai dienai pareizi. Līdz šai dienai viņai ir sāpes. To viņš vēl nav noņēmis, to lāstu viņš vēl nav noņēmis. Un 17. pantā rakstīts, un cilvēkam viņš sacīja, tā kā tu esi klausījis savas sievas balsi, un es ēdis no šī koka, par kur es tev pavēlēju sacītājums, tev nebūs teicis no tā, lai zeme ir nolādēta tevis dēļ, tev smagi būs strādāt, un būs maizi ēst visas savas mūža dienas. Smagi strādāt. Tas arī vēl nomaņēmis lāsts, ka cilvēkiem smagi strādāt. Ne? Lielākā diena. Tas arī joprojām vēl tas lāsts nav. Jāgaida, kad Dievs noņems. Kad mēs būsim debesīs, tajā būs noņēmis tas. Bet, es domāju, ka arī pienāks brīdis, ka arī šeit būs noņēmis tas lāsts. Mēs to nezinām, ka tas būs, bet tie lāsti vēl joprojām ir. Tad cilvēki, tas grēkā krišanas seks, tie lāsti ir. Jā. Tā ir.
tev sāpēs būs bērnus dzemdēt. Un tev būs kārot pēc savu vīru, viņam būs valdīt pār tevi. Zinīt, kā sievietei nevar tapt grūta bez vīrieša. Tas ir tāpēc vienmēr sieviete būs atkarīga no vīrieša. Sieviete nekādīgi nevar tapt grūta bez vīrieša. Pareizi? Tāpēc viņai vienmēr būs sieviete. Es domāju, tas ir tā domāts, ka tev būs kārot pēc savu vīru. Tas ir domāts, varbūt ne par seksu tā domāts, bet tas ir domāts, ka tev ir nepieciešams tas vīrietis, lai tu tos bērns varētu dzemdēt. Sieviete bez vīri īstenībā nevar. Ja viņa kāro pēc bērniem, viņai var nākas gulēt ar vīrieti. Nē, es tikai saku, nu tā. Sievietei ir vajadzīgs aizstāvis, tā kā svētais gars ir mūsu aizstāvis, tā vīrim jābūt kā aizstāvim. Patīk, ka vīrs ir aizstāvis ģimeni. Es vajag aprizēties ar ritīgiem vīriešiem, tādiem, kas tev dar. Nevajag izvēlēties pēc tam paša raudu. Izvēles kārtīgi vīrieti. Ir jau daudz forši vīrieši. Kārtīgi vīri būs forši. Viņš būs tos aizstāvs, padomdevējs. Arī Bībelē rakstīts, tā īsumā pateikt paši beigas. Bībelē ir rakstīts arī, kā mēs runājam, netopiet daudz par brāļu, par mācītājiem. Zinādami, ka mēs nāksim grūtā dienā. Jākab 3. Grūtākā tiesā. Grūtākā tiesā, jā. Nāksim grūtākā tiesā. Tātad tiem, kas sludina, kas grib mācīt cits, ir īstenībā liela atbildība. Aicinājums. Es saprotu, ka tam cilvēkam īstenībā, kas grib mācīt, kas ir mācīt, viņam jābūt aicinājumu no Dieva. Aicinājumu. Tu ir pareizi? Aicinājumu. Aicinājumu. Tas, ka tu semināru reiz, tas vēl nemācīties. Es domāju, tāpēc nevar kļūt par mācināju, ja Dievs nav aicinājis. Es zinu, kā man ir tāda problēma, ka es nevarēju nekur atrast, man vajadzēja tā. Es pateikšu, kāpēc es nācu un sludināju. Man ir tāds raksturs, ka es nevarēju pieņemt daudzas lietas, un es tur biju, tur man tas un tas, es nevarēju nekā pieņemt visu šīs lietas. Un mēs nevaram pieņemt to, nevar pieņemt kaut kādas lietas, tās nevar pieņemt, bet kaut kas jādara, tad mēs sākam kalpot cilvēkiem, mēs sākam kalpot kā mājas grupas vadītāji, mēs mājas grupiņu vadījām, vienkārši. Es domāju, arī mājas grupiņas vadītājs ir mācītājs pareizi. Tāds, zināmā, varbūt ne tāda, ka viņš tur lielā auditorija māca tieši tiem cilvēkiem, kas tur ir, viņš tomēr viņiem kalpo, un kaut ko viņš māca viņiem, kaut ko viņš kaut kāds mācīties, ja viņš mīr izvar skaitās. Jā, un tā es biju tas mājas grupas vadītājs, bet es domāju draudzīt. Un tad mums tāda mājas grupa ir tā kā, bišķi lielāka. Bet būs vairāk. Bet tas tā, kā Dievs būs lēms, tā būs. Bet viss ir labi, mēs iesim. Es ticam, ka mēs būsim vieni no tiem, kas ies līdz galam. Ka mēs pieņemsim Dievu nosacījumus, Dievu norādījumus un neizdomāsim savus noteikumus. Nesaistīsimies ar humānismu. Ar feminismu, sievietes. Feminisms, kad ir feminisms. Vīriešiem humānismu, sievietēm tā forma, tā kā feminisms. Bet visi ir kopā, visi feminisms, humānisms un viss šīs lietas, tās ir Sātanam patīkams. Viņš grib, lai cilvēki paši ir kā Dievs, lai viņi paši visu dara, lai viņi bez Dieva visu. Lai viņi neskatās, ko saka Dievs, ko saka Dieva vārds, Dieva nolikumi kādi, lai neievērotos. Un tad nebrīnāmies, ka mūsu dzīvē nebūs svētības, nebūs nekas labs. Tāpēc mums vajag turēties un skatīties, ko saka Dieva vārds, ko saka Dievs, kādi Dieva nolikumi, un ievērotos, un tad mums būs svētības, un mēs būs laimīgi. Mums kā ir laba ģimene, un nešķirsimies, dzīvosim, nepārkāpsim laulību, neskatīsimies uz kaimiņiem, un paskatīties jau varam papriec, bet tā. Normas tās, paši zina. Mēs tas arī visu šodien, tā jau daudz laikam parunāju.